Šis pasākums ir par ziedojumiem, bet ne mazāk kā 30 eiro. Jūs esat ievērojuši cilvēkus mūsu sabiedrībā, kuri izmanto tādu terminoloģiju kā enerģijas apmaiņa. Man rodās jautājums, kādā formā mēs vēl ietīsim iekšā šo te iekšējo bomzi, lai uzturētu šo ideoloģiju, lai manipulētu ar cilvēkiem. Šie cilvēki, kuri saka tos vārdus, viņu vēlme, motivācija ir paņemt no jums naudu. Bet tā kā viņu zemapziņā ir šī te pārliecība, kad viņi nav vērtības, viņi neko vērtīgu nedod, un viņi to zemapziņā zina, viņi nespēja patiešo paprasīt summu, kura atbilst šī cilvēka vērtībai, ko šis cilvēks reāli dod. Nu, ja šis cilvēks dod pakalpojumu, un tā vērtība, piemēram, ir uz 100 eiro, un šis cilvēks, kas saņem to pakalpojumu, viņš tiešām jūt, ka tas tiešām ir uz 100 eiro, tad nevienam veselam cilvēkam nav grūti pajautāt 100 eiro. Ja šis pakalpojums maksā 10 000 eiro, tad tieši tādā pašā veidā vesels cilvēks pajautās 10 000 eiro, jo tas maksā 10 000 eiro. Un cilvēks saņem pakalpojumu jeb vērtību par 10 000 eiro. Bet ir daudz cilvēki, kur izmanto vārdus enerģijas apmaiņa par ziedojumiem, vai par ziedojumu, bet ne mazāk kā 30 eiro. Tā ir realitātes izkropļošana un manipulēšana ar cilvēkiem. Šis iekšējais bomzis ir tik ļoti paverdzinājis šos cilvēkus, ka viņi tik ļoti apjukuši, ka nezin, kā tālāk eksistēt. Šī ir tā ezotēriskā, nepatīkamā patiesība. Cilvēki, kuriem nesanāk, kuri neko negrib, kuri baidās darīt, kuri ir vientulībā, kuri baidās uzticēties, kuri baidās uzņemties atbildību. Viņi šo te ietina vārdos un nosauc par radošumu, ka tas ir radošums. Daudz gudrinieki to pat nosauc par pozitīvo domāšanu, bet šis ir tikai un vienīgi iekšējais bomzis, kurš regulē šo cilvēku savām vajadzībām. Ja iekšā ir iekšējais bomzis, tad viņš nespēja pajautāt naudu. Viņš nespēja nosaukt par tām atbilstošu cenu. Viņš nespēja savam priekšniekam pateikt, ko viņš īstenībā domā. Viņš pat nespēja partnerim īstenībā pateikt, ko domā. Viņam bail uzņemties atbildību. Viņš vienmēr seko un viņa apziņā ir vienmēr autoritāte, kaut kāds guru, kaut kādas grāmatas. Tu dzirdēji šo cilvēku, tu dzirdēji to jauno čeneleri, tu lasīji šo informāciju, tu lasīji šo tekstu. Viņi izmanto šos vārdus. Es satikos ar vienu cilvēku, viņa ir tik ļoti spēcīga. Jūs iedomājaties, kad jūs sakat par citu, kad cits ir kaut kas spēcīgs, ko jūs pasakat par sevi? Kas tad jūs esat? Ja tie tur ir spēcīgi, tad kas jūs esat? Kādēļ jūs manipulējat ar sevi, ar savu realitāti un nosaucat to par garīgumu un piesārņot šo te vidi ar šo domāšanas vīrusu? Ja jūs esat vērtības un jūs to zinat, un ja jūs attīstat šo vērtību, un ja tiešām jūsu radošums strādā, tad jums par to maksās. Tas ir vienīgais indikators. Tad tiešām var teikt, ka jūs esat unikāli. Tad tiešām jūs esat garīgi. Tas ir indikators, kad jums maksā, tātad jūs esat unikāli. Bet kamēr cilvēks domā par sevi, kad viņš ir baigi foršais, baigi zinošais, baigi tīrais, baigi krutais, bet tādā pašā laikā viņš lieto vārdus enerģijas apmaiņa, jeb ziedojumi un tā tālāk un tā joprojām, tad šajā puzlīšu nesakritībā arī veidojās tas milzīgais konflikts, tas milzīgais vīrus, ko cilvēks pats nespēja ieraudzīt. Esat ievērojuši, kad jums tāpat naudu neviens nemaksā, vienalga cik tūs cilvēks. Jums šī nauda ir jāpaņem,
jums ir jānosauc summa, cik jūs esat vērtīgi. Jūs esat ievērojuši, ka jūs nevarat šo summu pateikt. Tāpēc, ka tas nebūs ezotēriski. Un šis iekšējais bombzis regulē jūs, ietinot to šajā garīguma ideoloģijā. Un daudz cilvēku domā, ka es esmu garīgs, jo es, kā lai saka, negribu būt naudas vergs. Jūs jau tagad esat naudas vergi. Jūs varbūt neesat ievērojuši. Jūs ejat uz vietu, kur jūs jūtaties slikti, kur jūs negribat būt, jo tāpēc, ka kādi citi maksā par jūsu dzīvi, par tām stundām, ko jūs pavadat tur. Tātad jūs esat naudas vergi. Šī nav tā brīvība, par ko jūs tik ļoti sapņojat. Brīvība ir tad, kad mēs uzņemamies atbildību par savu dvēseli, par savu dzīvi un sākam darīt. Bet, lai mēs sāktu darīt, mums sākumā jāsakārto tā domāšana. Sākumā mums ir jāatbrīvojās no šīs ideoloģijas, no iekšējā bombža. Tātad jums ir jāgrib no tā iziet ārā.